Vairs neatgriezās, jā, tā notikās. Uzvarētājs HD Chopper klasē ir Soms Lasse Tirkonens, un viņam 3 balvas, gan žūrijas balva, gan balva par labāko krāsojumu, gan arī skatītāju balva. Tā kā apsveicam Somam, nu tad 3 balvas, bet savukārt 2 zviedri, katrs savā kategorijā, dodās uz Sturģis Amerikā, un pirmais ir Lasse Sundbergs ar savu Husqvarnas aprīkoto motociklu. Husqvarna tas ir tāds dzinējs, ko zviedri ražo, un šis ir tāds brīnišķīgs retrobaiks. Savukārt Stellans Eglans ir radījis tādu inženiertehnisko brīnumu uz BMW bāzes. Stellan, here we meet again. Congratulations. Thank you. Your formal invitation, and all of these me to do is to offer you the challenge. Stellan Eglund, former world champion custom bike builder. Do you want to give it another go? Yeah, why not? Thank you. Nortēles pasākums ir noslēdzies, un dodamies mēs mājup, izbaudam vēl naksnīgo Stokholmu, un tad jau esam atkal rindā pie kuģa, un priecē viens. Priecē tas, ka joprojām motociklistiem patīk ceļot. Laimīgu ceļu un brauciet droši! Apasaule piedzīvojuma sacensības. Kas tās ir un kāpēc Gulbenē un kā tas viss noslēdzās, par to nākamajā sižetā. Enduro moto piedzīvojumi. Nu jau tagad Gulbenē, un šīs sacensības ir kļuvušas pietiekoši populāras. Es saprotu, cilvēkiem patīk pa dubļiem rakties. Tad varbūt dažos vārdos Gulbenes sacensība, tātad pagājušās nedēļas nogale. Kas tur īsti notika? Tātad piedzīvojumi Enduro Gulbenē. Šoreiz starta vietā Lejasciemā. Nabaga Lejasciems. Nē, Lejasciemam patika, visiem patika, un atsaucība bija liela gan no valsts mežiem, gan no vietējiem iedzīvotājiem. Pēc būtības moto orientēšanās ar startu 9 no rīta un finišu 11 vakarā lielajām klasēm, un pa vidu ir speciālie uzdevumi, un tur tad ir arī tie dobi. Nav jau nemaz tik vienkārši Upsā un apkārt esam. Es ceru, ka viss beidzās laimīgi. Bija arī Upsā, jā, bija arī tie, kas apkārt, bet, visu ok, ārstiem darba nebija, bija arī kādi nedaudz sastiepumi, sasitumi, visādi gadās, un bija arī smagāk kritieni, bet viss, paldies Dievam, beidzies jau labi. Šādās sacensībās kurš var piedalīties un kā var piedalīties? Ir kaut kādi speciāli ierobežojumi? Ierobežojumi ir tādi, ka vajadzētu būt pašam atbildīgam pret ceļu satiksmi, jo sacīks notiek pa koplietošanas ceļiem, un tad pašam ir jāuzņemas atbildība, lai mocīts ir sagatavots un lai var braukt. Un attiecīgi jābūt gatavam arī ielīst kādā dziļākā dūksnājā, kādā briksnī. Kad ir nākamais posms un kur var pieteikties? Pieteikšanās mums ir internetā www.apasaule.lv, un nākošais posms 23. jūlijas Virga, Liepājas puse. Un turpinot stāst par kino, Hells Angels 69. Varbūt šī filma nav iegājusi kino vēsturē, ka tāda liela kārtīga vērtība, bet es gribētu pievērst uzmanību tikai tāpēc ka galvenie varoņi brauc ar motocikliem. Turpinām skatīties. Hells Angels 69.
1969. gada filma, režisors Lee Madens. Un filmas stāsts vienkārši divi draugi, kur izdomājuši aplaupīt Lasvegasas spēļu namu, Caesar Place, izmanto motociklistu bandu, lai novirzītu policijas domas nepareizā virzienā. Nu, te jāpiebilst, ka Sonijs Bargers, kurš ir Hells Angels Kalifornijas chaptera vadītājs, arī šajā filmā tēlo, un arī visi tie Hells Angeli, kas tur brauc, nu tie ir īsti oriģināli motociklisti. Protams, stāsts ir par to, ka nauda laimi neatnes, sveša sieva arī nekādu laimi nenes, un beigās, pat ja tu esi kārtīgi izdzīvojies, kārtīgi izbraucies ar moci, nu tās beigas ir nedaudz skumīgas. Nu, galīgi ne amerikāniskas beigas. Bet patiesībā šī filma ir vērtīga ar to, ka mēs varam redzēt tā laika īstos motociklistus uz īstiem motocikliem, un patiesībā šīs ir mazbudžeta filmas, kas ir palikušas vēsturē. Ja jūs braucat ar moci, jums ir vienkārši interesanti apstīties, ar ko tad brauca 1969. gadā. Nu, vēl tikai jāsaka, mums tomēr vajadzētu laimīgas beigas, ne tādas, kur viss sadeg, nauda izkūst un divi draugi vienkārši sastrīdās. Hells Angels 69 jūsu ekrānos. Šovakar vairāk mēs neko nededzināsim. Viss ir kārtībā, ir nedēļas nogale, jums ir labs garstāvoklis un, ziniet, es jums ieteiktu, paskatieties, varbūt jums garāžā stāv motocikls un ir īstais brīdis doties pie tā, iedarbināt un doties baudīt atvaļinājumu. Lai jums veicās!